Dažādu rūpniecisko produktu ražošana bieži ir saistīta ar procesiem, kas ir kaitīgi dabai vai cilvēkiem. Agrāk papīra rūpnīcas piesārņoja ūdeņus, cementa ražotnes noklāja ar putekļiem kilometriem lielas platības, taču ražošanas tehnoloģiju attīstība, kā arī cilvēku vēlmes audzēt dabu, ir radījusi izmaiņas dažādos ražošanas procesos. Lai mēs ērti varētu nogādāt mājās vistu olas, ražotājs tās iesaiņo īpašos palikņos. Ražotāju ir daudz, un mēs varam redzēt viņu iepakojuma izvēli. Cits izmanto plastmasu, cits tā dēvēto putu plastu, vēl cits videi draudzīgāku papīra iepakojumu. Šie makulatūras kalni atrodas rūpnīcā VLT Valmierā. Papīrs tiek samalts, izlaists caur dažādām mašīnām un beigās iegūtas šādas olu kārbiņas. Videi absolūti draudzīgas, jo ražošanas procesā netiek izmantotas kaitīgas ķīmiskās vielas. Papīra no dažādām vietām šeit atved ar tām pašām automašīnām, ar kurām aiztransportē gatavo produkciju. Cilvēki ir priecīgi, ka var tikt vaļā no liekā papīra, bet kastīšu ražotājiem ir nepieciešamais izējmateriāls. Der viss papīrs, kas šķīst ūdenī. Tas ir, kā te varam redzēt, gan salvetes, gan mūsu pašu brāķi, gan smalcināti dokumenti, kas nāk uz iznīcināšanu un protams, neiztrūkstošās avīzes, žurnāli. Tiesa, līdz papīra malšanas operatoram nonāk arī tāds papīrs, kas nav īsti piemērots. Tāds, kurā ir līme, iestrādāta plastmasa vai materiāli, kas vai nu nešķīst ūdenī, vai arī var sabojāt mašīnas. Piemēram, šeit ir vecas automašīnu tehniskās pases ar visu laminātu kārtu. Bet šie smalkie gabaliņi ir Igaunijas kronas, kuru vietā tagad nākušas eiro naudas zīmes. Papīrs nonāk dzirnavās, tiek samalts viendabīgā masā, un tad dažādas mašīnas ķeras pie darba, cep olu kastītes gluži kā plāceņus. Tas tomēr ir dabīgs produkts, papīrs, kas ir pārstrādājams un vēlreiz pārstrādājams. Un arī pati tehnoloģija tādējādi ir pakārtot, lai viņi būtu videi draudzīga. Mēs nekādas kanalizācijas vai notekūdeņas nekur nerodās. Ir slēgts ražošanas cikls, ūdens tiek tikai papildināts klātīm. Papīra masa nonāk uz speciālām formām, ar karstumu strauji tiek iztvecēts ūdens, vēl dažas darbības un lieta darīta. Rūpnīca strādā visu diennakti, jo papīrs ir dabīgs produkts. Izslēdzot mašīnas, papīra masā sāks vairoties baktērijas un tas sāks pūt. Papīra olu kārbiņas tiek uzskatītas par veselīgākām, jo produkcijai ceļojot no saldētavām uz automašīnām, no noliktavām līdz letei, mitrums kārbiņās kondensējas un uz olām var parādīties pelējums. Papīra iepakojums šādu lieko mitrumu uzsūc. Mums nav pašiem tādas lielas putnu fermas, un šeit paliek tikai kā 20%, 30%. Tomēr mūsu te arī putnu fermas vairāk izmanto mazās fermas, tieši izmanto vairāk to plastikātu. Un kamēr cilvēki nebūs sapratuši, ka tas plastikāta iepakojums nav tas labākais, veselīgākais, tikmēr droši vien tā situācija nemainīsies. Metāla apstrādē ir kāds process, bez kura nevar iztikt neviens ražotājs. Tā ir metāla notīrīšana pirms metināšanas vai krāsošanas. Līdzīgi kā rūpnīcā Valpro Valmierā, kur tiek ražotas metāla kannas un ugunsdzēšanu aparātu korpusi, arī citur izējmateriāls ir metāla loksnes, kas sākotnēji ir ieļļotas. Kad metālu, lai apstrādātu, lai izštancētu, viņš pat ienākot rūpnīcā, lai glabāšanas periodā viņš nebūtu nesarūsēt, viņš jau ir ieļļots. Pēc tam mēs no šī ieļļotā materiāla vēl vietām liekot papildus eļļu, iztaisam detaļas, un tad, lai šīs detaļas varētu veiksmīgi sametināt, lai pie viņām liptu klāt krāsa, liptu klāt polietilēna pārklājums priekš ūdens putu aparātiem, ir vajadzīgs šīs detaļas attaukot. Agrāk šim procesam tika izmantot ortofosforskābi un mazgāšana, un līdz ar to viss šīs ķīmiskās vielas tika lietotas. Tagad šim procesam tiek izmantots skrošu trūkla. Nelielās metāla skrotis ar spiedienu tiek triektas pret metālu, tādējādi atdauzot netīrumus un padarot virsmu matētu.
Uz šīs virsmas balona iekšpusē tiek uzklāta šķidra karsta plastmasa, kas veido aizsargkārtu. Rūpnīcā tiek izmantots arī strādnieku veselībai draudzīgāks krāsošanas veids, tā dēvētā sausā uzputināšana. Krāsas daļiņas un balona virsma tiek uzlādētas ar dažādu polaritāti, tāpēc pievelkas un krāsa uzklājas vienmērīgi. Tad, ejot cauri krāsnī, viela sakūst un veido pazīstamo spīdīgi sarkano klājumu. Vēl viena pozīcija, kurā tiek ietaupīta enerģija, tātad dabas resursi, ir balona pārbaude. Ražotājiem jābūt pilnīgi drošam, ka balonā nav neviena sūce. Agrāk mēs korpusu pārbaudē vispirms izmantojām hidraulisko pārbaudi. Tas ir korpusu piepildīja ar ūdeni, un pēc tam ūdeni lējām ārā, tad korpusā iepildījām gaisu, skatījāmies, vai nav porus, vai nenāk ārā burbulīšu ūdens vannā, un korpus tika saslapēts gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Pašlaik mēs pārgājām šī procesā tikai uz pneimatisku pārbaudi. Korpusā tiek iespiests gaiss, tiek pārbaudīta gan izturība, gan korpusa hermētiskums vannā. Un pēc tam jau korpus uzreiz var tikt vai nu aiziet uz krāsošanu, vai uz iekšpuses izklāšanu ar plastmasu. Balonam jābūt ļoti izturīgam. Šeit tajā tiek iepūsts gaiss ar 30 atmosfēras spiedienu, taču izlases kārtībā balons pārbauda pat ar vēl lielāku, 50 atmosfēru lielu spiedienu, līdz kamēr tas saplīst. Vēl viens piemērs, kurā cilvēkam un tehnikai ir izdevies savaldīt indīgus ražošanas procesus, ir cementa ražošana. Arī tā ir saistīta ar mehānisku malšanu, kura rezultātā veidojas ļoti smalki cementa putekļi, kas var kaitīgi ietekmēt vidi un cilvēka veselību. Rūpnīcā Cemex ar īpašas automātikas un gudru tehnoloģiju palīdzību šī problēma ir atrisināta, un cilvēki šeit var strādāt baltos kreklos. Pat rūpnīcas būvniecība jau bija pamats tam, ka mēs gribam būt arvien zaļāki un zaļāki, mēs gribam būt arvien ilgtspējīgāki. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs, būvējot rūpnīcu, ņemam vērā pašas labākās pieejamās tehnoloģijas, kas uz doto brīdi ir, lai novērstu, putekļu emisijas, kas ir galvenais, piesārņojošais veids, kas varētu rasties no, klinkera un cementa ražošanas izēju materiālu putekļi, kuri tiek transportēti no vienas vietas uz otru vietu, no vienas tehnoloģiskā procesa uz otru. Tādā veidā, būvējot rūpnīcu, tika paredzētas jau visas vietas, kur varētu būt šīs putēšanas, un tika uzstādīti kopumā jaunajā rūpnīcā 36 atputekļošanas iekārtas, vienkāršā valodā runājot filtri, kuri nodrošina to, ka putekļi visi, kas var tikt izvadīti vidē, tiek savākti šajos filtros, attīrīti un novadīti atkal atpakaļ ražošanas procesā. Un ārpus filtriem nonāk, ļoti tīrs atputekļots gaiss. Šādi un citi veiksmīgi piemēri liecina, ka pat sarežģītu materiālu ražošana, kurā var tikt izmantotas kaitīgas vielas, var būt videi draudzīga.